Vietējā pasta nodaļa vai lauku veikals, arī pagasta aptieka laukos ir svarīgi ikdienā. Dažādu apstākļu dēļ laukos arvien vairāk samazinās mazo aptieku skaits, un tās vairs ir ne katrā pagastā. Tāpēc Madonas novada Ļaudonas pagasta iedzīvotāji ir īpaši sirsnīgi un lepni un runā par savu farmaceiti Vizmu Jonāni. Pateicoties viņas uzņēmībai, ļaudoniešiem jau 40 gadu garumā ir pašiem sava aptieka, un pēc zālēm nav jādodas uz novada centru. Vizma Jonāne ir dzimusi ļaudoniete, pagastā nodzīvojusi visu līdzšinējo mūžu, bet Ļaudonas aptiekā strādā jau 40 gadu. Dēls dzīvo Rīgā, meita pēc banku augstskolas beigšanas jau 9 gadus kā pārcēlusies uz tālu Ameriku, bet pērnmūžībā aizgājis mīļotais dzīves draugs. Tā nu aptieka ir visa Vizmas kundzes dzīve, un neraugoties uz pensijas vecumu, viņa lepojas, ka tikko nokārtojusi licenci nākamajiem 5 gadiem. Es varu cilvēkiem palīdzēt, un ja viņi atnāk otro reizi un saka, ka es esmu palīdzējis viņiem, un viņi ir apmierināti, un ko man vairāk vajag? Nu labi, tas mans peļņas darbs ir, bet cilvēku atsaucība un cilvēku novērtēšana, tas jau ļoti daudz ko dot. Aptiekas durvis veras bieži. Lauku ļaudīm savas kaites un uz novada centru aizbraukt nav nemaz tik vienkārši. Ļoti jauki, ka mums pašiem savu aptieku. Brīnišķīgi vadītāji un zālītes vienmēr ir. Labāk nekā es nevaru iedomāties. Ļoti slikti būtu, ka mums nebūtu tāda aptieka Ļaudonā. Es nevaru iedomāties, ja būtu jābrauc uz Madonu, pavisam būtu traki. Vizmas kundzes aptieka vietējiem ir ne tikai zāļu iegādes vieta. Te var atnākt parunāties, taujāt pēc padoma un grūtā brīdī arī vērsties pēc palīdzības. Diemžēl nevienmēr slimības brīdī lauku cilvēkam maciņā pietiek naudas zālēm. Tā ir tāda sajūta, bez kā mēs laukos nevaram iztikt. Es vismaz tā domāju, varbūt dažas aptiekas var, bet es nevaru. Es viņam palīdzu. Un ļoti, ļoti atsaucīgi, un kam noteikti var uzticēties, tie ir pensionāri. Viņi noteikti atdos naudiņu, viņi noteikti, ja nevarēs, viņi noteikti sazināsies. Vizma ir sirds cilvēks, un viņa tādu savu, es pat teiktu, ka viņa savu veidu sociālo darbu veids Ļaudonās, to noteikti, ka tas ir ne tikai iedot pareizās zāles, bet noteikti arī tādu sirdsmieru, un katrs var savu bēdu izstāstīt. Valsts svētki ir tā reize, kad mūžīgajā ikdienas steigā piestājam, lai pateiktu paldies cilvēkiem, kas dzīvo tepat līdzās un godprātīgi dara savu darbu. Arī ļaudonietei Vizmai Jonānei Madonas novada pašvaldība pasniedz atzinības rakstu. Dzintra Stradiņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.